Sveiciens visiem trešajā sērijā par emocionālās piesaistes stiliem. Šoreiz par dezorganizētajiem. Dezorganizētā piesaisti ir kaut kas tāds, par ko bijis daudz neskaidrību pat aprindās, kurās iedziļināšanās cilvēku iekšējā pasaulē ir ikdiena. Un šis piesaistes tips modelī uzrādās vēlāk, jo kļuva skaidrs, ka ar drošo, trauksmaino un izvairīgo nepietiek, ka ir vēl tipāši, kas atšķiras no visiem iepriekšējiem, lai arī sevi apvieno daudz ko no abiem pārējiem nedrošās piesaistes tipiem. Dažreiz cilvēki painteresējas par trauksmaino, par piesardzīgo un saprot, ka, dažreiz jūtu drusku kā viens, drusku kā otrs, un tāpēc nolemj, man laikam ir tas ceturtais tips, tas dezorganizētais, kas, var būt maldīgi un pāragri secinājumi, jo dezorganizētā piesaiste sevi ietver ko vairāk par čupiņu izvairīgo un čupiņu trauksmaino reakciju. Lai saprastu, kāds ir cilvēka piesaistes stils, ir jāskatās ne tikai uz viņa rīcību, bet arī motivāciju, kas tā ir cēlonis, un katram piesaistes stilam tā būs citādāka. Piemēram, trauksmainais cilvēks, atrodoties starp ļaudīm, kas viņam nepatīk, no malas skatoties izrādīs tendences, kas raksturīgas izvairīgajam tipam. Bet tas notiek tāpēc, ka, tādi ir apstākļi, un atgriežoties mājās pie partnera, pie ģimenes, papētot šī cilvēka ikdienu, kļūst skaidrs, ka viņš ir trauksmainais. Bet tagad par pazīmēm, ka tu varētu būt dezorganizētais tips. Numur 1. Tu augsti pēc tuvības, bet baidies uzņemties saistības. Ja izvairīgais ir tāds drusku vēss un aizdomīgs, tad dezorganizētais uzsāk attiecības ar prieku, ar atvērtību un gatavs doties iekšā, lai arī viņā ir stipras bailes no nopietnām attiecībām, kas sakņojas bērnībām. Jo dezorganizētie ir uzauguši tā saucamajās savītajās ģimenēs, kurās individu neviens neievēro, bet koncentrējas uz ģimeni kā sistēmu. Tāds mazais ģimenes komunisms. Tev nekas nepiedara, viss ir kopējs, gan tavi prieki, gan bēdas, tev nebūs neko paturēt tikai sev. Es esmu rakstījusi par šo tēmu, ja tev vairāk interesē par savītajām ģimenēm, Facebook lapā droši vari palasīt. Bet tātad dezorganizētais savā ģimenē ir iemācījies, ka, ja tu esi ar kādu attiecībās, tad tas nozīmē, ka vajadzēs uzmest pašam sevi, zaudēt savu identitāti, savu es un to visu atdot otram cilvēkam. Un tas rada to virves vilkšanu iekš dezorganizētā cilvēka. Viņš grib to mīlestību, ļoti grib, bet grib arī paturēt sevi un absolūti netic, ka ir iespējams dabūt abus. Tāpēc tas, kas notiek iekšā, ir tā iekšējā vienošanās ar sevi, ka, es tad drusciņi ielīdīšu tajā attiecību dīķītī, tepat pie krasta papeldēšu, atvesināšos, bet tad uzreiz nākšu ārā un nekādā gadījumā nepeldēšu uz dīķa vidu, jo tur man draudz sapīšanās nopietno attiecību zālēs. Ja trauksmainais tipāši sapņo par ilgi un laimīgi, un tad šajā analoģijā kaut kur plivinās dīķa vidū, gaidot, kad viņam pievienosies viņa īstais partneris, izvairīgais stāv iekāps dīķī līdz ceļiem un tālāk vispār droši nemaz neies, jo patiesībā nesaprot, ko nozīmē peldēt, tad dezorganizētais peldēt prot, bet prātīgi un jebkurā gadījumā ir gatavs lekt ārā no tā dīķa un ir pat pārliecināts, ka kādā brīdī tas būs jādara. Un tad attiecībām ir jābeidzas, jo, viņam taču vajadzēs atpūsties un atgriezties pašam pie sevis. Numur 2. Tu spēj būt ļoti racionāls un ļoti emocionāls, bet nevienlaicīgi. Drošs piesaistes cilvēks spēj integrēt savā dzīvē abas puses veselīgā veidā, nepaļaujoties par daudz ne uz intelektu, ne uz emocijām, un savās dzīves situācijās ieraug optimālāko veidu, kā lietas darīt savās labākajās interesēs. Kad dzīvi cenšas risināt dezorganizētie, viņi esošajā momentā operē vai tikai no emocionālās vai no racionālās perspektīvas, otru pusi noignorējot, kas viņiem vēlāk, kad viņi atkal pārlec pretējā stāvoklī, protams, sāpīgi atspēlējas. Piemēram, esot spēcīgās emocijās, pieņemot lēmumus un neapzinoties, ka lēmums varbūt radīs lielas problēmas citā dzīves jomā. Un tad viņi nonāk otrā polaritātē, aptver, ko ir izdarījuši un nolemj visu salabot, izmantojot tikai prātu.
un tad viņi jūtas tā, ka viņi kontrolē savu dzīvi. Bet kaut kādā brīdī viņos atkal aktivizēsies trauksmainās emocionālās stratēģijas, un viņi atkal prātīgumu pametīs novārtā. Un viss šis veids, kā operēt ar savu dzīvi, padara to ļoti sarežģītu, jo perspektīvas bieži mainās, rīcības mainās, un tas viss prasa no cilvēka ļoti daudz enerģijas. Labs piemērs šim būtu tas, kā dezorganizētais runā par partneru un attiecībām kā tādām. Esot racionālajā stāvoklī, viņam ir ļoti skaidras problēmas, kas viņiem ir, pie kā būtu jāstrādā, vai varbūt vispār labāk šķirties un tālāk dzīvos citādi, bet paiet laiks un intensīvais attiecību karusels turpinās, ir iekāps emocijās, jo taču mīl, tik ļoti mīl, un dara lietas vispār pretēji tā, kā pirms tam ir stāstījis. Apkārtējiem cilvēkiem dezorganizētā uzvedība ir ļoti neizprotama un mulsinoša, un, diemžēl pašam dezorganizētajam visbiežāk arī. 3. Tu lieliski apzinies varas pozīcijas dažādās situācijās. Dezorganizētie prot ļoti labi nolasīt telpu un situāciju, un bija laiks viņu dzīvē, kad tas iespējams viņiem pat glāba dzīvību. Tāpēc visu laiku ir aktīvs iekšējais analizētājs, kas pēta, cik kuram iesaistītājam un pār ko ir vara. Dezorganizētajai piesaistēji ir raksturīgs uzticēšanās trūkums cilvēkiem un vienmēr klātesošs aizdomīgums visās situācijās. Tāpēc, lai spētu otram uzticēties, viņiem ir jāsajūt, ka tam otram pašam būtu sāpīgi, ja viņš viņu nodotu, kas ir realitāte mīlošās attiecībās. Ja manam mīļotam cilvēkam sāp, tad dēļ tā sāp arī man. Kamēr dezorganizētajam nav šīs sajūtas, ka otram arī tas būtu sāpīgi, viņš nespēja atslapt un meklēs kaut kādas lietas, pārsvarā personīgu informāciju, ko varētu izmantot kā aizsardzību, ja rastos tāda nepieciešamība. Un viņš domās veidus arī, kā tikt pie šādas informācijas, lai nostiprinātu sevis paša pozīciju, lai nebūtu par atklātu mērķi, ja rodas krīzes situācija. Un dezorganizētais sevī iekšā ir tā kā tāds glābējs maiņā. Var padarīt kaut ko, var parunāt ar cilvēkiem, bet tikko kā noskan trauksmes zvans, viņš ir gatavs. Viņu vairs neviens nepārsteigs nesagatavot. 4. Tu spēj viegli nolasīt citus cilvēkus. Šī savā būtībā ir ļoti laba īpašība, kas diemžēl radusies, jo dezorganizētais ir uzaudzis neveselīgā, nedrošā vidē, kur tas, ko cilvēki teica un tas, ko viņi darīja, bieži bija divas pilnīgi dažādas lietas. Tāpēc jau bērnībā dezorganizētais ietrenējis meklēt neverbālo komunikāciju, sejas izteiksmes, skatienus un jebkādu citu informāciju, kas viņam ļautu saprast, kas patiesībā darās otra cilvēka galvā un ko no viņa var sagaidīt. Atšķirībā no trauksmainā tipāža, kas arī labi jūt citus, bet tomēr uztver viņus tādā pozitīvākā gaismā, dezorganizētais cer uz labāko, bet sagaida sliktāko. Turklāt, tā kā viņi mēdz apzināties savas manipulācijas tehnikas, ko trauksmainājam viņa pašizveidotā upura pozīcija baigi neļauj, tad dezorganizētais vieglāk ierauga manipulāciju, melus vai krāpšanos arī no citiem cilvēkiem. Ironiskā kārtā ar drošās piesaistes cilvēku lasīšanu dezorganizētajiem mēdz būt problēmas, jo drošajā piesaistē cilvēks gan pats ar sevi jūtas ok, gan spēj uzticēties citiem cilvēkiem, un tas priekš dezorganizētā ir kaut kas neiedomājams, jo viņš savukārt operē ar pasauli caur prizmu es neesmu ok, un tu arī neesi ok. Tāpēc cenšas atkost, kādu spēli spēlē cilvēks ar drošo piesaisti, atsakoties ticēt, ka tādas spēles varētu arī nebūt. 5. Tu mētājies starp bezatbildību un pāratbildību attiecībās. Dezorganizētā piesaisti savu vārdu attaisno ar to, ka šādiem cilvēkiem iekšā patiešām ir baigais haoss, no kura viņiem pašiem mēdz reibt galva un viņi paši nesaprot, kas te vispār notiek. Vienu dienu liekas, ka es visu saprotu, ir tā un šitā, bet nākamajā dienā pamostos, un man jau liekas, ka viss ir dzīvē galīgi savādāk. Kā tad, lai zinu, kā ir patiesībā? Šī mētāšanās notiek tāpēc, ka dažkārt viņos aktivizējas vairāk trauksmainas, bet citkārt vairāk izvairīgas domas un emocijas.
Un dezorganizētais atšķirībā no pārējiem nedrošajiem ir spējīgs pēc kaut kādas konflikta situācijas, kurā bijis, piemēram, aktīvi trauksmainā stāvoklī, reflektēt sev, kas notika un, piemēram, saprast. Es tiešām šādi izpildījos, tas kaut kā galīgi neliekas veselīgi. Kāpēc es tā darīju, vai tas tiešām ir tas, kas es esmu? Dezorganizētais var pēkšņi sajusties ļoti atvienots no tā, kas notika, jo ir ielicis tagad izvairīgajā stāvoklī. Sajust vainas un kauna apziņu un izdomāt, ka ar viņu galīgi kaut kas laikam nav kārtībā un ka viņš ir pie visa vainīgs un ir jāmainās un paliek pie šīs apņēmības līdz nākamajai reizei, kad viņu kaut kas notrigerē un viss viņš ir emocijās un viss pārējais ir pilnīgi vienalga. Un tā tas turpinās atkal un atkal. 6. Tu mīli kaislīgi, bet nespēji dzīvē atrast vietu attiecībām. Dezorganizētajā cilvēkā ir daudz pastāvīgu baiļu, tāpēc ir nepieciešams visu kontrolēt un turēt roku uz pulsa, bet ir arī šīs ilgas pēc tuvības, pēc otra cilvēka. Un, ja trauksmainais, piemēram, ir gatavs risināt lietas, iet uz kompromisiem, un, ja vajag kaut kur patiesībā arī piekāpties, lai tikai to cilvēku dabūtu sev, jo viņš viens pats taču ir tikai viena pusīte un vajag to otru pusīti, lai būtu beidzot laime, tad dezorganizētais viņš nejūtas kā pusīte un domā, ka var dzīvot arī bez citiem cilvēkiem. Un periodos, kad ir bez attiecībām, var ilgstoši noturēties tajās izvairīgajās stratēģijās, kamēr atkal uznāk kaut kādas alkas pēc tuvības. Bet dezorganizētais nevēlas iet ne uz kādiem baigajiem kompromisiem attiecībās. Tajā pašā laikā iegūstot visus labumus, to dziļo tuvību un intensitāti, kādu piedzīvo cilvēki, esot mīlošās ilgtermiņa attiecībās, bet mainot savu ikdienu, hobijus un ieradumus pēc iespējas mazāk, ideālā variantā nemaz. Ja kaut kam ir jāmainās, lai to dara tas otrs cilvēks, lai to dara partneris. Līdzīgi domā izvairīgais tipāši, tikai tas, izvairīgais negaida no otra visus tos emocionālos labumus, ko gaida dezorganizētais. 7. Tu vēlies, lai citi cilvēki atklājas tev pirmie. Dezorganizētie cilvēki spēj būt emocionāli ievainojamā stāvoklī, bet vispirms vēlas pārliecināties, ka cilvēks, kam viņi atklājas, viņiem nenodarīs pāri, jo bērnības pieredzēs dezorganizētie ir piedzīvojuši diezgan daudz visādu veidu vardarbības, viņi zina, ko nozīmē sāpes, ko nozīmē bailes, un tagad grib sevi pasargāt tā, kā nespēja to bērnībā. Tāpēc sākotnējā komunikācijā ar dezorganizēto liekas, ka viss notiek, mēs forši pavadām laiku un iepazīstamies, un ir laba sajūta, bet pēc tam tikai saproti, ka viņš par sevi nemaz tik daudz nepastāstīja. Toties man lika justies ērti un vairāk tad es pastāstīju par sevi. Dezorganizētais piedzīvotās sāpīgās bērnības pieredzes dēļ vairāk tic nevis labajiem cilvēkos, bet ļaunajiem. Tas ir gandrīz vai norma, ka cilvēki viens otru čakarē un dara viens otram pāri, katrs glābis kā māk, un dezorganizētais sevi glābj pirms tam kārtīgi pārliecinoties, ka viņam pietiek materiāli, ar ko sāpināt to otru cilvēku, ja viņš izdomātu sāpināt viņu. Un šis varbūt izklausās kā tāda dīvaina spēle, bet visbiežāk dezorganizētais to nedara apzināti. Ir vienmēr ar acis kaktiņu jāuzmanās, vai tiešām šis cilvēks priekš manis ir drošs, vai tiešām es viņam drīkstu rādīt visu to tumsu, kas es esmu. 8. Tu dzenies pēc emocionālā kaifa. Dezorganizētajiem ir vajadzība pēc emocionālās intensitātes gluži kā trauksmainajiem, kādēļ viņi bieži attopās emocionāli nestabilās situācijās. Un viņiem arī tāpat kā izvairīgiem trūkst spējas tikt galā un procesēt negatīvās emocijas, ar ko izvairīgais tiek galā tās apspiežot, kamēr dezorganizētais tā neprot darīt. Varētu mēģināt lietas risināt savu regulāciju caur citiem cilvēkiem, kas viņiem palīdz vai nomierina, kā to dara trauksmainais. Bet arī to dezorganizētais īsti neprot, jo tas prasītu uzticēties cilvēkiem.
Tāpēc tas, ko dezorganizētais izgudro kā savu risinājumu, ir centieni līdzsvarot emocionālās sāpes ar emocionāli piepaceltiem stāvokļiem, emotional high, ko dara caur ceļojumiem, caur aktīvo sportu, agresīvu braukšanu, azartspēlēm, seksu, atkarību izraisošām vielām vai alkoholu. Jebko, kas iedod to, jā, es esmu dzīvs sajūtu, bet kas pārsvarā izraisa atkarību un ar laiku apdraud vai nu fizisko vai mentālo veselību. Visbeidzot, 9. Tev liekas, ka tu neesi pelnījis veselīgas attiecības. Dezorganizētais pats labi apzinās, ka viņā ir hauss un uzskata, ka nav patiesas mīlestības vērts. Arī trauksmainiem ir pašvērtējuma problēmas, bet viņiem ir arī pārliecība, ka viņos ir daudz mīlestības, ko dot citiem, un viņi vēlas to dot un saņemt. Un izvairīgais sevi uzskata par stabilu, savāktu cilvēku, kas var arī attiecībās kaut ko piedāvāt. Bet dezorganizētais, tā kā viņš apzinās gan savu emocionalitāti, gan bailes no tuvības ilgtermiņā, gan to, ka vajadzības mēdz apmierināt caur manipulāciju, pie sevis ir nolēmis, ka viņš vienkārši ir slikts cilvēks ar daudz problēmām, un normālam, neproblemātiskam cilvēkam ar viņu nevajadzētu saistīties. Apmēram tā, ka man veselīgie, laimīgie cilvēki ir no sevis jāglābj, es viņiem neko labu nevaru piedāvāt. Tas, ko viņi neapzinās, ir, ka viņi saknē nav nekādi briesmoņi, viņiem vienkārši ir bijis daudz traumatisku bērnības pieredžu, un tagad ir daudz lietu, kas viņus trigerē. Un trigeris nav kontrolējama lieta, to var mēģināt apspiest, ka tas ir aktivizējies, bet panākt to, lai trigeri neparādītos, var tikai likvidējot cēloni, kas prasa darbu ar iekšējo bērnu un traumu dziedināšanu. Lai arī dezorganizētais ir sarežģīts cilvēks, arī viņš caur darbu ar sevi var iegūt drošu piesaisti. Un zem tā visa apakšā arī dezorganizētajiem ir skaista dvēsele, un viņš ir pelnījis pazīt patiesu mīlestību un tuvību. Ceru, ka tev šī informācija bija noderīga un interesanta. Ja tā, tad priecāšos, ja padalīsies ar šo video tālāk, un vairāk cilvēku varēs uzzināt par emocionālo piesaisti. Pavisam drīz, 15. aprīlī, sāksies mans 7 nedēļu kurss par emocionālo piesaisti, kurā es detaļās stāstīšu par visdažādākajām nedrošo tipu atšķirībām, kā piesaisti ļoti jaudīgi ietekmē attiecības un konflikta situācijas, un, protams, arī par to, kā dziedināt savu piesaisti, nokļūstot savā veselumā. Tā ka, ja vēlies pašos pamatos sākt risināt savas attiecību problēmas un piedzīvot patieso sevi, aicinu tevi pieteikties uz kursu. Detaļas būs pieejams zem video. Un, protams, seko cilvēku dabai sociālajos tīklos, gan Facebookā, gan Instagramā, un, ja vēlies individuālu atbalstu darbā ar sevi, tad sūti man ziņu, jo es būšu tepat.